Čau, mani sauc Raimunds. Sociāla lapu projektā iestājos, jo šeit es redzu lielas perspektīvas. Šajā video būs mazs ieskats, kas vispār ir sociāla lapa un kā notiek peļņa. Sociāla lapa ir pavisam jauns projekts, kas darbojas apmēram jau pusgadu. Un šis projekts jau ir ieinteresējis tūkstošiem cilvēku. Pats projekts ir krievu valodā, bet projekts attīstās ar katru dienu, un sistēma tiek tulkota jau citās valodās, un drīzumā jau būs šis projekts jau pieejams arī angļu valodā. Tātad, sociāla lapa ir sociāla vietne. Apmēram līdzīga kā Facebook. Varbūt pagaidām nav tik izteikti labs dizains, mājaslapas funkcijas, bet kā jau minēju, ka šīs saits attīstās ar katru dienu un tiek uzlabots. Tātad sociāla lapa ir pieejamas fotogrāfijas, video. Kā jau minēju, projekts ir pavisam jauns, pieejami ziņas, dažādi konkursi, un ir arī pieejamas naudas balvas par uzvarām. Tas ir pieņemsim, ja mēs tur spēlējam spēli un izcīnam nedēļas laikā vai tur mēnešu laikā, kāda ir notiekuma, kad ir spēlē, vislielākā punktu skaitu, un par pirmo, otro, trešo vietu tiek maksātas naudas balvas. Pirmo vietu tur apmēram maksā, ja nemaldos, bija kādi 70 eiro. Un tāpat arī ir par labāko nedēļas bildi, par kuru visvairāk tiks balsots. Un par labāko bildi arī tiek maksāta apmēram naudas balva 80 eiro. Un šajā sociālajā vietnē ir iespēja nopelnīt, pieaicinot citus reģistrēties šajā sociālajā portālā. Tā arī notiek tā peļņa, ka mēs pieaicinām draugu, lai viņš pieregistrējas un dara pilnīgi to pašu, ko mēs izdarījām. Tātad peļņa notiek tā, ka peļņa notiek no mana drauga un no drauga draugiem un no to draugu draugiem, un tā aiziet tālu, diezgan tālu. Tātad peļņu mēs iegūstam no katra cilvēka. Par to nedaudz vēlāk būs sīkāk pastāstīšu. Un vietne ir bez spama un pornogrāfijas un bez fake profiliem, kas ir labi. Tātad, kas mūsdienās ir 7 eiro? Ko mēs varam par šo naudas summu iegādāties? Mēs varam divatā ar kaut ko draugu aiziet uz kādu restorānu, iedzert kafijas tasi, vai apmeklēt kīno, vai izbraukt vienu reizi ar taksi, vai apēst kārtīgu picu. Bet mēs redzam, ka par šo naudas summu mēs nevaram diezgan daudz ko veikt, jo šī naudas summa ir ļoti neliela. Mēs par šo naudas summu varam veikt tikai nelielas pirkumus. Tātad varam secināt, ka 7 eiro šī naudas summa nav mūsdienās vairs lielas vērtības. Šo naudas summu mēs iztērējam nemanām, tāpēc skatieties tālāk video un uzzināsiet, kā šo niecīgo naudas summu pārvērst ļoti lielā naudā. Šeit ir redzams dažādas interneta portāli vai web vietnes, kā Twitter, Facebook, draugiem LV, kur reģistrēšanās notiek bezmaksas, un tādēļ arī mēs no šiem portāliem
neiegūstam nekādu naudas peļņu. Mēs neko no viņiem nepelnam. Arī pieaicinot citus draugus un iesakot viņiem tur reģistrēties, mēs arī no tā nekādu labumu neiegūstam. Bet ļoti lielu labumu iegūst tikai paši vietnes veidotāji. Tātad, kāda ir sistēmas darbības princips, kāds ir? Sākumā katram, kurš pieregistrēja šajā sistēmā sociālā, katram uzreiz ir atvērti 5 apļi. Pirmais aplis ir tie cilvēki, kurus mēs privāti pieaicinam klāt, pieregistrēties zem sevis. Un par katru to cilvēku maksā $3. Tātad pieņems mēs pieaicinam un reģistrējam zem sevis 10 draugus. Tātad redzam pretī, ka tie iznāk $30. Par katru draugu par $3. Un tie 10 draugi jūsējie, katrs pieaicina arī pa 10 draugiem. Jums jau kopā iznāk $100. Jo, ja cilvēks pieregistrējas sistēmā, katrs jau neguļ, arī cenšas gūt savu kādu labumu. Tad tālāk aiziet uz leju, arī katrs pa 10 draugiem jau būs 1000 draugi, tātad $1000. Jo tikai par pirmo apli par katru maksā $3, bet tālāk jau par nākamajiem maksā tikai par $1. Viens cilvēks, $1. Tātad tālāk tur katrs ar pa 10 draugiem jau sanāks 10,000 draugi, $10,000. 100,000 draugi, $100,000. Es domāju, ka sistēmas darbības principu jūs saprotat. Tas ir ļoti vienkārši. Tātad, ko varētu vēl te piebilst? Jā, un lai pieregistrētos šajā sociālā portālā un sāktu pelnīt naudu, tas izmaksā uz mēnesi $10. Kā jau runājām, ka šī ir ļoti niecīga naudas summa. Paskatoties uz šīm naudas summām, salīdzinot, ko mēs varam iegūt, tie €7 ļoti maza summa. Pat zaudējot mums nebūtu žēl, ja mums kaut kas neizdotos. Es domāju, ka ir vērts pamēģināt un sevi izaicināt kaut kur jaunā biznesā, vai mums tas izdosies. Es ieteiktu ikvienam pamēģināt. Tātad tāda ar bildītām mazliet schēma. Viņam kur esmu es, viņš pieaicina tur savu draudzeni, 2 draugus. Tur tā draudzene, kur es aicināju, pēc tam viņā arī 2 draugus pieaicina, draugs tur pa 3 draugi, nākošais tur varbūt 3-5 draugus pieaicina. Un no katra no pirmās šīs līnijas, no katra, kuras es atradu, kā jau minēju, $3 man nāk no katru mēnesi šīs ir izmaksas. Nevis vienreiz, bet katru mēnesi automātiski nāks izmaksas. Un no šiem cilvēkiem, kur ir lejā 2, tur 3, no katra tā drauga es saņemu pat $1. No to draugi, kuri atradīs, arī es saņemšu, un tā aiziet ļoti uz leju. Mēs varam varbūt atrast 3 sev draugus, un tālāk mēs varam neko nedarīt, sistēma pati darīs visu tavā labā. Var arī atvērt 6. apli. Mums ir vienkārši jāatrod 3 draugi, zem sevis jāpiereģistrē, tad atvērsies 6. aplis. Par 6. apli jūs jau sapratat, tur vienkārši aiziet uz leju, ka mēs varam saņemam vēl tālāk bonusus. Un 6. aplī jau tā būs ļoti liela nauda. Ja jau bija 5. aplī, ja pa 10 draugiem jau būs 100,000, tad tur aiziet uz leju ļoti liela naudas summas. Bonusi. Tātad sistēma piedāvā arī tādu bonusu, ka dāvana automašīnu. Ja mēs pa visiem šiem apļiem, ja mums ir 6 vai 7, 8, 9 apļi, vienalga cik, un pa visiem šiem apļiem kopā mēs savāksim 35,000 cilvēku komandā, tad mums izsniedz A klases Mercedesu, ir 55,000, C klasi 75,000 cilvēku, E klases Mercedesu ir 100,000
cilvēku piesaistam, tad jau S-klases Mercedes. Tātad te bildē ir redzams S-klases Mercedes, diezgan pievilcīgs. Domāju, ir vērts pat pamēģināt ar tādiem bonusiem. Tas ir papildus visām naudas izmaksām, vēl dāvina klāt šādas ekskluzīvas dāvanas. Naudas izmaksas notiek caur WebMoney, Kiwi un PayPalu. Visdrošākais, Latvijā nērtākais, es domāju, būtu PayPals. Ieteikt visiem caur PayPalu ņemt laukā naudu. Tātad draugu aicināšana schēma. Kur es esmu tikko pieregistrējies un ko man būtu jādara. Jāsāk sastādīt ar aicinājuma tekstu. Pieņemsim, es tad tādu izdomāju, pieņemsim šādu tekstu. Sveiks, Jāni! Ir iznācis pavisam jauns projekts, kur mēs varam gūt lielu peļņu. Vai tev interesētu naudas peļņa internetā? Ar nepacietību gaidīšu atbildi. Lai izdevusies tev ir šī diena. Varam, pieņemsim, tik vienkārši. Nevajag uzreiz tur uzmākties, tur dot savus linkus, sūtīt, kā pārsvarā dara to daudzi. Vai piebāzt pilnus profilus galerijas ar saviem linkiem, kur ir jāreģistrējas. Tā neieteiktu darīt, jo cilvēks nesapratīs, kas tas ir. Un domās, ka atkal viņu vēlas piečakarēt un tikai izspiest naudu. Tātad labāk vispār privāti katru cilvēku vai privāti veikt sarunas, vai satikties labāk, vai telefoniski parunāt. Visu paskaidrot, ko jūs gribat viņam piedāvāt. Tad to aicinājumu tekstu, kā jau minēju, var pa telefonu vai vēstulē nosūtīt draugam. Un tad var arī iedot šo video, vai arī ir krieviski ļoti daudz dažādi video, notiek webināri dažādi internetā, kur ir sīkāk pastāstīts par šo projektu. Tad mēs, ja cilvēks grib pamēģināt sevi šajā jomā, tad mēs iedodam savu reģistrēšanās linku, kuru mums izsniedz, kad mēs esam projektā reģistrējušies. Tad mēs palīdzam ar reģistrēšanos, palīdzam veikt apmaksu. Un tad iedodam viņam apmācošos materiālus. Kā jau minēju, pašlaik apmācošie materiāli ir tikai krievu valodā, bet drīzumā tas būs pieejams arī citās valodās. Jaunumi. Tie jaunumi mainās, var teikt, katru nedēļu. Šī sistēma visu laiku attīstās un veido daudz jaunus bonusus. Piemēram, ja 10 dienās, kā mēs esam reģistrējušies, un 10 dienu laikā mēs piesaistam zem sevi 7 draugus, tad nākošā mēneša abonēšana būs par velti. Tātad ir vērts, ja mēs esam projektā, ir vērts censties. Tātad par pirmās līnijas reģistrācijām maksā $3. Jā, kā es jau minēju, par pirmo līniju $3, par katru nākamajam apļem pa $1. Agrāk bija arī par pirmo līniju maksāja $1, bet tagad ir pacēla šo bonusu lielāku. Tātad, kā jau atvērt 9. apli? Ja mēs veicam 100 privātas reģistrācijas pirmajā aplī, tad par 9. apli par katru cilvēku mēs saņemam pa $1. To schēmu droši vien, ja jūs sapratāt, tas ir pavisam viegli saprotams. Un ja 20 reģistrēšanās mēs veiksim, tas ir pilnīgi vienalga kādā laika periodā, piesaistīsim 20 cilvēkus, tad mums bonusā vēl iedos, tie būs apmēram 30 lati. Ja 12 reģistrēšanās, tad iedos tikai 13 lati bonusā. Bet ja mēs 20 cilvēkus piesaistīsim mēneša laikā, tad mums bonusā vēl mūsu naudas izmaksās vēl papildus 40 latus. Tātad es domāju, ka tas bija kā tas īsumā bija viss. Ja kādi ir jautājumi, tad droši rakstiet, visu paskaidrošu, kā mācāšu. Jā, vēlāk būs pieejami arī video par kā pieregistrēties pašā sociāla apvietnē, kā sīkāk būs video vēl taps, vēl nākošā video taps, kur būs vēl sīkāk viss parādīts. Jā, tad, ja jums ieinteresē šis video, tad rakstiet privāti
un visu paskaidrošu un sarunāšu, kas un kā. Un, jā, pašie pirmie iegūst visu to labāko. Jo ātrāk sāksim, jo ātrāk sāksi kaut ko darīt, jo ātrāk sasniegsi savus mērķus. Lai tev ir izdevusies šī diena. Čau!